2. maijā Daugavpils novada domes rīkotajā preses konferencē mēdījiem tika sniegta informācija par gaidāmajiem pasākumiem Daugavpils novadā maija mēnesī. Uz tradicionālo starptautisko tautas mākslas festivālu Augšdaugava 2016, kas šogad tiks rīkots 22. maijā, tiek aicināti visi interesanti. Kā atzīst Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Daugavas loki ir kļuvuši par neatņemamu Latvijas simbolu un turistu iemīļotu apskates objektu. Tieši šogad ar ļoti daudzām aktivitātēm, ar ļoti daudz cilvēku interesi par mūsu reģionu, par dabas parku Daugavas loki, par šo aizsargājumu unikālo teritoriju, ir izrādījuši interesi gan no turisma viedokļa, gan no svētku viedokļa, gan patiesībā arī no mākslas viedokļa. Mēs zinām, ka šajā laikā ir tapusi arī ļoti populārā Latvijas televīzijas filma, kur viens sižets tieši mūsu rakstniece Nora Ikstene ir veltījis slutišķiem, un arī tas ir paplašinājis šīs vietas publicitāti. Šogad pasākumā tiks uzsvērta Augšdaugavas simboliskā nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā. Tieši pirms 30 gadiem šajās vietās pie Markovas kapsētas, varētu teikt, uzsākās cīņa pret Daugavpils celtniecību. Un šo cīņu uzsāka tā laika publicists, žurnālists un nākamais mūsu slavenais politiķis Dainis Ivāns, uzsākot rakstu sēriju, kas patiesībā, kā arī viņš pats vairākās intervijās atzīmē, iekustināja tā laika masas. Un tas arī bija pamats Tautas frontē un patiesībā arī cīņai par Latvijas neatkarību. Pasākuma organizatori vēlas parādīt sabiedrībai unikālas, interesantas, svarīgas Latvijas valsts kultūrai un vēsturei vietas, kuras glabājas Daugavpils novadā. Svētku programma būs tradicionāla. Te būs gan koncerti, gan sporta aktivitātes, gan radošas darbnīcas. Krietni plašāk mēs vēlamies parādīt arī atjaunoto slutišķu māju, un šeit būs gan koncerti, gan arī tikšanās jau ar pieminēto Latvijas televīzijas filmu Viens ciems visi Latvijas slutišķi autoriem un filmas varoņiem. Uz festivālu plāno ierasties arī rakstniece Nora Ikstene. Pasākuma programma būs jauku piedzīvojumu un pārsteigumu pilna. Tiks aizvadītas interesantas tikšanās. Atgādinām, ka tradicionālais starptautiskais tautas mākslas festivāls Augšdaugava 2016 šogad tiks rīkots 22. maijā. Ar festivāla programmu, kā arī ar dalības anketu jūs varat iepazīties mājaslapā www.augšdaugava.lv.